pagrieziena punkts manā dzīvē bija, kad es kļuvu par kristieti. Un mani vienkārši sāka nodarbināt šis jautājums, vai aborts ir vienkārši ķirurģiska procedūra, vai es kā kristiete vispār drīkstu veikt šādu manipulāciju. Un kādu dienu, braucot mājās no darba, es apstājos krustojumā, jo luksusforā dega sarkanā gaisma. Un tajā brīdī manā acu priekšā bija bilde no procedūru kabineta, kurā es redzēju sevi veicam abortu sievietei, kurai bija jau 12. grūtniecības nedēļa. Viņa stipri asiņoja, es izmisīgi mēģināju ātrāk veikt abortu procedūru un ar kireti mēģināju saraustīt to ķermenīti, rociņas, kājiņas, galvu pēc iespējas ātrāk dabūt no dzemdes, bet viņa turpināja asiņot. Un tajā brīdī, sēžot mašīnā un redzot šo ainu savā acu priekšā, es sirdī skaidri sadzirdēju tādu kā vibrāciju. Tev nebūs nokaut. Un tajā brīdī man atnāca tik skaidra grēka apziņa. Es raudāju, lūdzu Dievam piedošanu par katru bērniņu. Un tajā dienā es pieņēmu lēmumu, ka es nekad vairs abortus neveikšu, lai ko tas arī man prasītu. Es devu Dievam šo solījumu, un es esmu laimīga, ka jau vairāk kā 12 gadus es dzīvoju zem šī solījuma. Jo nav nekā vērtīgāka par cilvēku dzīvību. Tas ir dārgākais, lielākais dārgums, ko Dievs mums kā cilvēkiem var uzticēt. Sargāsim arī nedzimušos bērnus.